1941. gada 14. jūnijā manas mātes mājās, tāpat kā tūkstošos dzīvokļu, naktī ielauzās čekisti. Sekoja ceļš lopu vagonos. Zilā kleitā ar rokas somiņu 23 gadu vecumā viņa bija palikusi pilnīgi viena un bez nekā. Vientulības un bada zīmogu tiesa transformēta citās dzīves jomās valkā mans brālis Jānis, kurš piedzima Sibīrijā. 14 gadi taigā ilgi izvēlmēja no sapņainas romantiķis par ģenerāliem. Tomēr viņa jutās kā zemāks kārtas cilvēks. Latvijā viņa strādāja smagu veselībai kaitīgu darbu, sevī visu mūžu mēģinot atbildēt, kāpēc, par ko. Dzīves nogalē mamma vēlējās vēlreiz redzēt Sibīrijas mežonīgo skaistumu, kas viņu bija spēcinājis vairāk nekā apkārtējie ļaudis, bet šeit atbraucu es. Piedzīvotais nabadzības lāsts kā lietuvēns viņu mocīja nevis kā izdzīvošanas jūks, bet kā pazemojums, piespiežot cilvēku būt izolētam, izraidītam, ne tikai no dzimtenes, bet arī no cilvēcības. Bet no Latvijas brauc kādreizējie upuri, kas pārauguši sevi un tapuši izdzīvotāji. Kas zina, varbūt tieši viņi ir īstenie uzvarētāji. Tie pēdējie būs tie pirmie patiesi. Es atvainojos, ka es tev traucēju, bet man Astrid ir ar vēdekli jāmāk. Te jau simts daudz iekšā. Vai tu brauci vai nebrauci, tu jau manis negrabūs. Vai tu brauci vai nebrauci, tu jau manis negrabūs. Tūkstoš 941. gada 14. jūnijā padomju okupācijas vara no Latvijas izsūtīja 15 424 cilvēkus. No tiem 3751 bērnu. Tie bija latvieši, ebreji, krievi, poļi. Kaili fakti, aiz kuriem mēm kliedz netaisnība, kas nav nolīdzināta. Tur mēs brauksim slēdēm pāri un uz lopus. Tā man izskatījās pēc kartas, ka tur bija tā kā 3 stūri tāds līkums, ja? Mājās nebija vēl 7 gadi un skola bija pārpildīta. Un veselu gadu vēl man bija jāiet bērndārziņā. Un tas man bija šausmīgi raudādam nāca mājās, ka man neņem skolā. Un tad es 48. gada rudenī sāku mācīties. Tā kā tādas tās lietas bija. Mamma jau bija priecīga, jo par vienu bērnu barošanu nebija īpaši jādomā, to pabaroja dārziņā. Un brālis jau, kā saka, tas jau lielāks cilvēks bija, to bija vieglāk. Mēs bija tādā vecumā 7 mēneši, man bija mamma vēl baroja krūtu un ar visiem bada un tādiem stresiem. Tomēr viņai piens bija līdz 14 mēnešiem, viņa man arī faktiski baroja ar krūtu. Viņa bija grāmatvede arī. Faktiski 2 latviešu sievietes, tāda Johansson kundze, kurai vīrs bija ģenerāla direktors, ja, un mana mamma aizgāja strādāt pa grāmatvedēm šī rūpnīcā. Un līdz ar to bērniem tika nodrošināts bērndārs. Un bija skola, kur brālis 11 gadu vecumā varēja sākt iet skolā, cik viņš Rīgā bija 2 klases beidzis, tad te viņš sāka uzreiz 3. klasē, un pa tiem 2 gadiem, pa tiem kolhoziem, protams, ar bērniem runājoties, iemācījās arī to krievu valodu, un protams, viss te notika krievu valodā. Nu tā, un kopsumā es te nodzīvoju no 43. gada beigām līdz 1954. gada jūnijam.
1946. gadā, kad sūtīja bērnus ar ešelonu mājās uz Latviju, brālim jau bija kā 14 gadi, viņš teica, nē, mēs nebrauksim, mēs mammu vienu neatstāsim, pretējā gadījumā mēs viņu nekad vairs neredzēsim. Un līdz ar to mēs neaizbraucām tai 46. gadā mājās, bet man tā draudzenīte Inesīte ar mammu aizmuka viņai no šejienes nelegāli. 50. gadā viņas atsūtīja atpakaļ uz Kansku, un tad mēs atkal te draudzējāmies līdz 54. gadam, redz, tā šad un tad tikāmies. Šeit tā kā ieeja, tā kā kas, redz, jā, tā dārziņa teritorija tāda. Redz, sievietes arī tādas laipnas grib parunāties. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, вы давно здесь живете? Да, 11-й год. 11-й, это не так давно. Я здесь 60 лет назад жила, поэтому я старожилов как бы хочу поговорить с ними. Может, кто-то посчастливится и знакомых знаю, но это уже очень давно было. Хорошо, извините, пожалуйста. Es priecīgi, ka es šeit atbraukus un tomēr kaut ko, redz, ka viņš nerāda man neko. Redz, otrādi rāda. Sajūta ir tāda, tā kā bērnības zemē atbrauc, tikai te, protams, viss citādāk izskatās. Здесь на земле яркие краски и звучные аккорды. Прямо на площади высится башенный кран. В башне сидит крановщица с улыбкой Джаконды. В небе летит самолет Ленинград, Амстердам. Бабушка вяжет носки непутевому внуку. Папа с работы картошки несет килограмм. Внук догрызает гранит, проклиная науку. В небе летит самолет Ленинград, Амстердам. На глубине в 10 тысяч сомнительных метров над тем, кто забыл пристегнуться, колдуют врачи. Если ты знаешь чьи-то секреты, молчи. Подложить вовремя. Подложить вовремя. Не-не-не-не-не. Он подкладывается, не нужно вовремя. Вы воюете. Вот чтобы он не буксовал лишнего, не надо. Он на мост повис, не возьмем потом. Mēs esam Milānskas rajonā un tālāk no centra esam, kur mūs izmeta 41. gadā taigā Zaimkā 5 latviešu izpostītās ģimenes. Mamma jau bija ļoti tāda cīnītāja, es teiktu. 43. gadā mums gotiņa radās, jo mammai bija čemodānā, ko viņa paņēma 2 tautas starpi un tēvam izejamais uzvalks, jo tās ar riteni bija aizbraucis no skolas prom.
Un visi zināja, ka ir tas tēva uzvalks. Tas uzvalks praktiski tēva. Tēvs mums uzdāvināja gotiņu. Tad, protams, gāja vieglāk. To ziemā saldēja pienu, un jūs redzējāt šito ceļu, kad mamma sasaldētas bļodiņas nesa uz Lansku un iemainīja pret nepieciešamu kaut ko tādu, varbūt pat zīmuli vai skolai vai vēl kaut ko, jo dārziņš jau pēc tam arī bija. Bet to viņa visu pats saveda kārtībā, gan gotiņai gūt uzbūvēja, gan barību, gan vēl darbu darīja, visu paspēja. Просто накатанный, иди вправо. Право? Да, вправо. И потом еще И раз потом, направо. да, а потом она будет так разветвляться, околочек проедете Да. так, ну, по леску, и поле начнется, и вправо, правее берете так. Уже вы вот так поедете, во, вот так. Да, ну поняли. Поняли, Ну, да? Поняли, да. Ой, ничего, вы как забылись сюда. Да. Игорь, все верно. Главное, как выбраться отсюда. Добрый день. Вот так будет. А где будут показывать? В Латвии? Или где? Там на Его и кладбище должны знать. в Пеньковке, да. Но это Право так, к болоту туда. Да, когда мы выходили со своей тайги, так кладбище было слева. Будет жить. Jau bija Svedlovska, vēl bija Čidabinska, Novosibirska, Krasnojarska. Tad mēs braucām ļoti ilgi. No Annas dienas, tas 26. jūlijas līdz novembra vidum, pēdējā lielaiva mūs atveda uz Ļesasibirsku, tagad viņi ir Makorkova saucās. Bet tur Krasnojarskā mamma ilgi cīnījās. Un par to, lai mūs aizsūta tur, kur ir vidusskola, jo man bija jāiet 7. klasē. Un tas bija nozīmīgi, jo, kā es atceros, Lūdzā 41. gadā bija tāda iespēja, ka vēl tēvs pienāca pie vagona, viņu pieveda, un viņš mammai teica, sargi bērnus un māc. To viņi arī izdarīja. To viņi arī godam izdarīja. Te tas viss bija. Tur, vēl tur, tālumā līdz apvārsnim, austrumos un ziemeļos, stepē un taigā, Sibīrijā, purvos un sasalumā, viss cauri Krievijas un Padomju Savienības majestātiskajās ārēs. Elektrifikācija plus visas varan plašās zemes gulagizācija. Tas notika, bija un ir.
Biruta piedzima 1939. gadā. Viņas māte, kura bija Rutas māsiņas Gardas gaidībās, izsūtīja kopā ar vecmāmiņu un pašu mazo Rutu. Garda nomira jau nākamajā gadā. Vecmāmiņa izdzisa badā Kolpaševas slimnīcā 65 gadu vecumā. Tēvu izsūtīja uz Soļikānsku. Калина в поле уруча, парня молодого полюбила я, парня полюбила на свою беду. Daci Plūmani kopā ar māmu un dažām bērnu drebītēm izsūtīja 6 mēnešus vecu. Tēvu nošķīra no ģimenes uzreiz. Nošāva 1942. gadā, ko ģimene uzzināja tikai pēc neatkarības atgūšanas Latvijā. Dacis pirmās bērnības atmiņas no Narinas ir augstums, bats, žurku, putnu olu un zāles pusdienas. Vēlāk bērnības zeme Kolpaševas rajonā. Pa brīdim, ja nu ko tu vari pateikt, tagad viņi jau paši teica, ka te praktiski vairs nekā gandrīz nav, daži skolnieki nāk, nu. Toreiz jau bija kolhozs imini Varašilova, jā, bija ļoti daudz, 49. gada izsūtītie bija ļoti daudz latviešu bija šeit, jā. Un arī skolnieki tā gāja tur uz skolu, un bija maziņi bērni, un lielāki jau, un tā kā te bija ļoti daudz cilvēku. Смелые, на этом смелом пароходе привезли вот латышей вот этих. А мы все из школы выскочили, как дикари, ходили. Вот так маленько, вот так вот сворачивает деревню, вон там вон речка, и там их выгружали. Ох, а мы тогда смотрели, ну это же, мы-то что здесь сибиряки были, а тогда оттуда приехали все нарядные, платки клетчатые, сами все такие... Рукавички красивые, вязаные. Vienu roku kāju priekšā, tā kā zemūdenē, vienu roku kāju. Vienu roku kāju. Un tad būs viegli, jā? Man tā baigi labi, man šitā ļoti patīk. С Латвии вы, да, приехали? Да. Это какую даль вы приехали? Я обратно поедете. А мы сейчас едем в Каргасок. А в Каргаске у вас кто там? Ну вот там тоже латыши жили. Тоже латыши? В Парабеле еще живут латыши. Вон что. Это такую даль. Надо так. Она вот вспоминала, что латыши были здесь, и все это что-то... Очень много было латышей. Знаете, я помню... Учителей вспоминала старых, все было рассказывают. Было много очень. Новогодний был бал такой. Одна латышка была уже... Им шили платье такое, знаете, черное, сатиное. Такие маленькими ручками расшили. И мы еще ставили спектакль «Русалочка». Да, знаете, у нас даже сохранилось, я сейчас любила, такой этот альбом, и там рисуют как раз картины, дети рисовали русалочки, потом еще многие красивые, такие, они все ярко-ярко, все сохранилось. Все, даже вот этот вот учитель-то, который был, ой, забыла, как же имя, отчество-то было, и это, он... А мы на него смотрим, а потом его взяли в школу учителем. Купили в школу пианино. Мы пока не кончили, я еще, наверное, кончил, так мои дети учились. Поэтому пианино все трещали, играли, а потом выбросили. Маргарита Яновна была жена. По немецкому языку учила. Меня в 10 классе. Я даже помню, я этот немецкий сдала на 5.
Господи, да вы не снимайте Поселки меня, были мне страшно. большие, Ой, ну вы же новые, очень, вот, старые. смотрите, как здорово, как хорошо, красивый очень. Красивые. Очень красивый. Это вы прямо из-за оттуда. Да. Ты рассказываешь, а они тебя снимают и Ну ладно, слушают. пусть Нет, ну это же снимают. здорово, ну это Ну, хорошо. Рассказывай. дома Спасибо, приедете, что вы можете разрешаете. встретить эту Даша была, Дайна мы Дайна? ее звали, а вторая была Аушман. Человек, то есть очень как бы ненадолго, наших земляков, которые могли бы поделиться воспоминаниями о тех, кто здесь был. И я хочу, Татьяна Михайловна, вы там на месте останетесь? На месте. На месте. Вот эти жили Рекстин, дядя Витя, тетя Майка, Алеша, вот, и бабушку не знаю, как звали. Они приехали сюда как враги народа. Он работал столяром в рыбзаводе, в этом самом, бочки делали, ящики, все для рыбы. Это. А вот этот Алеша-то, он рисовал с Калниншем. Рекстенч, Карл Янович, он играл, был баянистом на всех вот этих вот концертах. У них вещи были красивые, теплые, они очень мастерили и вязали, и ткали. Вот. Очень быстро мы освоились, и я не хвалясь, ребятишки русские, мы очень легко овладели латышским языком. Он нам показался, сейчас, конечно, я не воспроизведу, но в то время мы, может быть, и поспособнее, но мне показалось, что немецкий язык гораздо, потому что я и с немцами жил, но те пораньше были условия. Вот. Это Аусман, Дрейман я назвал, Калнинш, 3 парня было, Ян, старший, Карл Янович и Петер. Петер был мой одноклассник. И, кстати, где вас наши хозяева принимают, это школа, в которой учился я и все ребята, прибывшие из Латвии. Так что вы не бойтесь, и, пожалуйста, теперь вам слово. У нас есть список тех людей, которые здесь были сосланы, которые здесь умерли. И поэтому мы хотим назвать их всех по именам, несколько тех, которые нам известны пока. Tad Alberts Huberts miris 1943. Gavara Līvija 1944. Mieza Irme 1944. Vaičulēna Anna 1946. Zārde Lidija 1948. Krūklans Jānis 1943. Nonāca Alma 1945. Borherta Paulīna, mirus, datums nav zināms. Reķa Zelma 1948. Valtera Zelma, datums nav zināms. Ulmanis Aleksandrs 1941. Buka Milda
1942. Rieksni Maiga 1942. Kalenava Zelma 1944. Un šeit pat no mūsu klātesošiem radinieki Gerta Keise glabā Taļinovkas kapos un Alma Kūns Kolpaševs kapos. Viņus visus kopā mēs pieminām šajā brīdī, kad mēs esam šeit nodevuši šo piemiņas plāksni, kur tad mēs arī iesvētām. Kā aicināts un iecelts Dievvvārda kalps, es iesvētu šo piemiņas plāksni mūžīgai piemiņai Latvijas bērniem deportāciju upuriem no 1941. līdz 1949. gadām. Mūžīgā un svētā Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Iespējams, ka šajā braucienā nevis ceļš ved mani, bet es vedu ceļu. To ceļu, ko apzināti vēlos noiet, zvērojoties starp nojākumiem labs un ļauns, starp cilvēku izvēles un kosmisku fatālismu ļodzīgajiem balstiem. Apzinoties, ka esmu iebraukusi uzvarētāja zemē, meklēju sasniegumus, ne tikai trofeju pēdas un tirānu pīšļus vai pieminekļus. Zinu arī to, ka nabaga uzvarētājiem jādzīvo par visiem, ko tie ir nopendējuši. Viss mainījies te ir. Citādi māja, protams, agrāk te nebija, tad toreiz tādas nebūvēja. Tā galva arī tagad no jauna uzlikt te ir. Tāda arī nebija. Jā. Pirms revolūcijas tā esot baznīca bijis, tā esot uzspridzināts šajā laukumā. Manā laikā te futbols spēlēja. Sporta dzīvi vadīja arī viens izsūtītais latvietis Rihards Steins, tāds ļoti sportisks bija cilvēks. Organizēja visus vietējos puikas, rīkoja futbola sacensības un tam līdzīgi. Nē, klubs, bet vēstur tas muzejs. Tas ir variāli uzcelts. Liekas, vai viņš nebija tajā Novoģeržinskajā kaut kur tur apmēram, ne? Nē. Tajā rajonā. Vispār es to neesmu apskatījies, to muzeju, ja, kurā vietā. Мединских Карл Карлович, Цеминш Генрих Андреевич. Цеминш. Может быть. Шимкус Анеля. Шиманс Валерия Францевна. Яновская Эльвира. Вот Шиманс Эльвира, это по Троицку. А то, что вот Анна Ивановна Гулева, когда вот вы позвонили, и я ей, значит, позвонила, и она сразу сказала, кто учился, 4, говорит, парня.
Жукаускас, Ракшнис Николай, Гиделин, Саулити Елена Ивановна, Юбас Зента Ансовна. И у нас работал терапевтом, я не знаю, вот как вы сами, Шелкаускас. Это литовец. Да. Так, вот это ваш. Это я записывала. 49-й был или вот я Кетерс найду. Альбина Петровна. Главный врач. Да, больницы. 41-53 год. Она была гинеколог, а потом зав больницей. Вот. Еще, вот ваше что, значит, вы сказали, где вы учились, Новодержинская, 49. Я была на этой улице, пошла я на нее. Нашли? Нашла. А вот дом, я точно не помню, 49. А дом, Так. ну, 49, и он стоит как бы вот на берегу ручья. Нет, тогда я номером ошибся. Мгм. Я пройдусь, я А найду я его. искала, значит, все. Да. Вот, но от милиции, когда идти, да, поворачивается налево, там двухэтажный дом деревянный был. Они потом отсюда уехали. Да, мне было 14 лет, ну, когда я... Уехали. Не, 15, когда я 7 лет понял. Ну вот, я показала тебе школу, твою фотографию. Да, да. И на улице той была. Если что, значит, пойдем на ту улицу. Хорошо, да. Нихуя Мерседес! В рот ее ебать. Это все Саган не приехал? Нихуя. Иди туда. Jā, un tur tāds strautiņš, kur mēs gājām. Gājām uz skolu caur pa taisno šeit, lai apkārt nevajadzētu to braukāt. Vasarā es gulēju šeit uz bērniņiem, te bija zāģis skaidām augšā, lai atbrīvot to telpu. Es gulēju un brālis, jo naktis silts, vienīgais, ka tās tie odi bija ļoti daudz. Māslējā gulēju visu laiku. Tādu komfortāblu apstākļu, vienmēr sakot. Jumts bija virs galvas, siltums daudz maz apmierinoši. Un šī istabā dzīvojām mēs 7 cilvēki. Ja? Šeit bija māte guļsvieta, māsas guļsvieta, brāļa guļsvieta un mans guļsvieta. Un tur tāds neliels galdiņš, ja? Tur stūri reproduktors. Pie šīs sienas gulēja Elkas kundze ar savu civilvieru Nodeku, un tur tāda neliela gultiņa Džanna. Džannai tad bija 6 gadi, ja? Un pie tā loga vēl varēja principā galda nebija, jo visu tad darījām pie tā galda šeit mēs stundas gatavojam. Un tad bija te daudz maz apmestās sienas, šitās ar tagad viss te nolupuši, un tā šeit dzīvojām, cik mēs te nodzīvojam. Nu nebija ilgi, bija pusgadi tikai. Nu, tu var iedomāties, kāda apstākļi te bija. Juris tika deportēts kā 3-gadīgs puika 1941. gadā. 1947. bēga uz Latviju, vēlāk arī māte, bet 1952. gadā atkal viņa caur cietumiem un pārsūtīšanas punktiem tika atštāpelēta uz Sibīriju otrais. Viņš saka, varbūt viens otrs tiešām grib piedot šos noziegumus, bet no starptautisko tiesību viedokļa tas bija genocīds un noziegums pret cilvēci. Tam nav noilguma termiņa, un tā tad man nav pat tiesības runāt par kaut kādu piedošanu, un jebkuram citam ar. Tas ir bijis drausmīgs noziegums, par kura izdarīšanu ir jāsaņem sots. Es domāju, ka mēs vispār par kaut kādām piedošanām nedrīkstam runāt, jo vairāk tam dēļ, ka tas pāridarītājs, viņš vēl nav nožēlojis savus grēkus un nav atzinis to, ko darīs mums pāri. Viņas ir atjaunotas tagad, tā pati māja, to nevar sakot. Latvijas Krāns, es dzīvoju šeit.
varbūt arī viņš atgriezies Latvijā. Viņš pats uzbūvēja māju. Bet viņam tā māja bija orientēta šādā veidā, arī ar galu uz šo pusi. Bet blakus gar to ielu vajadzēja iet vienai ieliņai uz upi. Es domāju, mums vajadzētu uz to upi aiziet, apskatīties arī tas. Bet tur nākošā ieliņa būs, tad varbūt pa to ieliņu tur. Ja šitie skatos, te arī kaut kur iet, bet tas ir tālāk. Tur. Мне кажется, мы когда-то бревна привезли для этого домика. А здесь жил этот Смирновы те жили. Смирновы? Вы все из Латвии, группа. Вот Данута, это, по-моему, литовка, это не латышка. Да. А вот Иван Скутель, я помню, они с Элсте вместе там. Ага, они, ну, Пашиной было тогда, или Буденного было, да. Ага, и он сейчас, но он умер, да? Уехал, да? Ах, вот как. У него брат Аркадий был. Вы знаете, я не знаю, Ивана я хорошо знаю, потом я Ага. уехала на Сахалин. И Ага. когда приехала, ему уже не было. Ну да. Ну да, поэтому это такие доисторические времена, что мало кто помнит, что и как было, да. Мы общались, он же Да. ПМК, и вот Ага. общались. Эта улица в то время, когда я уехал, она только начиналась, да. Нам тоже вот тут вот дали этот кусок земли, мы там картошку садили, но дом построить не успели. Это уже достроил кто-то другой. Ну, я тоже здесь 63-го года не живу. Ага, ага, Я просто сестре в гости приехала с Сахалина. ага. А, таким образом. Ладно, спасибо. Ну, значит, маленько вспомнили. А, речку, вас тут не было. Nu, šajā vietā, tad jau kad 50. gados, 50. gadu sākumā, kad vēl nekāda tāda īsta nojausma nebija par to, ka varētu braukt prom un ka viss tā dzīve tas Ejavā varētu izbeigties, tad šajā vietā šo zemes gabalu piešķīra mums, nu, mammai piešķīra, ja, šo zemes gabalu. Viņa bija kolhozniece un kolhoz piešķīra, kolhozam tā zeme bija un kolhoz piešķīra šo zemi. Kartupeļus mēs jau toreiz sākām stādīt šajā zemē. Bija doma arī, kad uzbūvēsim arī šajā vietā mājiņu. Bet šo mājiņu mēs nepaspējām uzbūvēt, jo aizbraucām projām. Bet baļķi bija sagatavoti jau, un tie baļķi tā arī čupā palika tur ielas pusē, palika stāvot. Nu, tagad es redzu, ka te mājiņa stāv, bet nu jau viņa arī tā ir sabrukusi, ja, kas pēc mums ir uzbūvēta. Drusku gribētu tos apskatīties vēl, kas tur, kā tur iekšā tagad izskatās. Op. Nu, tāda viņa būtu tā mājiņa. Arī dedis Andrejs Broders savu bērnību dabūjis pavadīt šeit. Dedža tēvu kā aizsargu nošāva 1942. gadā par kontrrevolucionāru darbību, jo viņš bija aizsargs. Bet tēva brāli, veikala īpašnieku, nogalināja jau okupācijas sākumā Latvijā. Dedis ar māti caur badu un slimībām savas dzīvības izvilka. Bet atgriezusies Latvijā, māte nedabūja ne darbu, ne mitekli, slimoja un pusgadu laikā nomira. Ko nepiebeidza Sibīrija, to piebeidza okupētā dzimtene. Bet dedis saka, ka vienalga bērniem nav gājis tik grūti kā pieaugušajiem. Bērnība, mīklainā neaizskaramības zona, svētītā imunitāte.
Сейчас. А вы не знали, что Майя латышка? Нет. Нет, нет, А не вы знали. откуда знали? А нам на рынке сказала, тут латышка живет. Да. Добрый день. Я из Латвийского радио. Меня Рутов зовут. Вы по-латышски тоже говорите? Я очень... Ну, я уже забыла все. Меня в 53-м году сюда Здравствуйте, привезли. латыши приехали. Добрый день. Когда мама умерла? А мама умерла в 96-м. А вообще, пока с нами жила бабушка, она в 68-м потребовала, чтобы ее увезли в Латвию, что умереть она хочет на родине. Она была 92-го года рождения, плюс 68, 76 лет ей было. Она умирать уехала в Латвию. Пока бабушка жила с нами, мы дома говорили по-латышски. Ну, а потом, пока мама жива была, еще с ней иногда говорили. Но приезжая в Латвию, я первые 3 дня очень внимательно вслушивалась, что говорят. На 4-й день уже сама что-нибудь говорила. Но в памяти мамы осталась Латвия, как она Ну как, была. да, вот она всегда, вот до самого последнего говорила, что там и трава зеленее, и солнце ярче. Ой. Visu labu jums. Jā. Man liktenis bija lēms, tomēr atgriezīsies Latvijā. Visu labu lēms. Тоже здесь жил. Месяц свой дом Здесь купил. жил. Он здесь жил. Ну, счастливо. И здоровья вам. И вам всего хорошего, вам всего хорошего. Спасибо, что... Это, наверное, Катя вас сюда прислала. Ну, точно. Направила. Катерина Павловна. Ну, давай. Все. Ну, Доброго. спасибо. Маргарита жила. Гунда дочка была, Зидра дочка была. Зидrs, да? Ну, я-то знаю, что там жила. Зидра. Зидра. Ir Salcerīte, такая дочка была. А фамилия как у них была? Я фамилия тоже не помню. Витос. Фамилии эти Витос, латвийские, скажу. так они, может, старые не запомнили. Было там Зидра, там... Я-то не знаю, я в 41-м году не жила, я в 49-м Валя Крастунь была. Какая? Валя Крастунь была. Валя Крастунь? Угу. Ой, да, разве ты все помнишь с 41-го года? А Какая-то Вот одна, и вещь. Больше одна помню. какая-то приезжая скоро. Что-то про Сталина сказала, ее скоро увезли. Ага, почему, не знаю. Что она сказала, не знаю. Так еще, кого я знала. Таня была, Топа был, мать была, как же звали, я с ними работала. Надо еще вот, чтобы фамилии. Ну так вот и именно фамилия. Я может, запомню, кто-нибудь господи, когда-нибудь родня 41. Это Мильда была, так у ней пальто было, заплатка на заплатке было уже, обносилась. А девки уехали. Батый, Зидра и Гунда. Это много было, как же все помнишь. А Зидру и Гунту вы помните, да? Помню. Зидра еще здесь замуж уходила. А Гунда вперед уехала.
И Гунта, и Дзидра уехали, да? Уехали, их нет здесь давно. А Айна была. Айну не помните? Нет, я думаю, такой Атилию Петровну. Такая красивая женщина была. Не знаю, фамилии, конечно, не знаю, много же их было. Много было, на бригаде было много их. В 1941 году я работала с ними, что говорить. Пережили они тоже горе. Война же была. Говорили, что был такой большой сарай. Сарай, их по квартирам разместили. Были пустые дома, пустой дом. А в сарае нету такого сарая большого в деревне. Ой, надо же, сваты приехали. Что ты, Люся? Это Дуся. Šamaniskās liežu klandoņi ir transpasaulīgi, savienojoši. Viss, kas bijis no Trojas krišanas, no laikā cikliskajiem vēstures sārtiem, giljotīnām un karātavām, no vienam otru nodošanas nemirstīgajiem rituāliem, līdz pirmdzimtā brēcienam lopu vagonā. Tas savienojas manī mēmā lūkšanā, un es pati neviļus kļūstu viss, kas bija, ir un būs, kopā ar saviem senčiem un priekšgājējiem, kuri manā atmiņas un identificēšanās klātbūtnē uz kādu laiku atraduši mājas. Katrs personiskais stāsts, drāma un traģēdija saplūst vienkopus kā vienotā asinsritē, kam jātop par asins radu. Tikai tad izdzīvojušie kļūst īstenie uzvarētāji, ne ego savažotas vēstures relikvijas. Katra mazā asins upe kā vēstures kapilārs. Kādu man aizved, tā ir vienīgā manas bērnības bilde, kā saka. Un, un tētis savukārt mira šeit, Leģerijā, un viņš mira 1. oktobrī. Un te bija tāds vienīgais, kas atnāca Grīnberga kungs atpakaļ, ja. Tad viņš arī teica, ka tur bija tā, ja mira ziemā, zeme bija sasalos, neviens nekāds bedres neraka, visus mirušos sašķūrēja vienā šķūnī, turēja līdz pavasarim, kamēr atlaižās zeme, tad raka kaut kādu milzīgu brāļu kapu, milzīgu bedru, un visus tos mirušos sašķūrēja iekšā tajā bedrē, ja. Un tad Grīnbergs teica, viņš saka, tavam tēvam laimējās, jo viņš nomira oktobrī, zeme vēl nebija sasalos, viņa kā normāli cilvēki ielika kapā, ja. Tā kā tik daudz es zinu, ja. Kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es iesvētu šo piemiņas plāksni Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas mācītājam Edgaram Rumbam, kā viņa piemiņas plāksne mūžīgā un svētā Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Tas no mūsu mājām, jā.
īstenībā šīs sveces un zeme ir visiem tiem, kas no mūsiem aizgājuši te bojā. Un tā kā mans tēvs ir drusciņ tā kā bijis dzejnieks arī, jā, tad es te tādus vārdus, ko viņš kādreiz vēl, protams, pirms nāves un sen Latvijā rakstījis. Un tad es celšos 3-kārt kvēlošs un 3-kārt svētīts, ārdēts, balts, kā uguns karsts, kā saules velošs un mūžam neiesniegts un stalts. Es celšos viņā laimes rītā, kur gaismas spēki mani sauc, kur tumsas nav, kur izcīnītā nakts, nāve, gaismas dienā austa. Un šodien gaismas dienā austa, ne? Paldies! To es man, ne? Nē, nu jau visi vārši. Ja vien neseko lineārajam vai pulksteņa laikam, saulēkt no saulrieta ir grūti atšķirt, tāpat kā sākumu no beigām. Piedzimšana, bērnība uz šīs zemes ir pirmais stars, gaismas vektors tumsā. Ceļš tā ir gaisma starp lēktu un rietu, ko saredz acis, bet kas nebeidz līt nekad. Apliecinot, beigu nav.